pieņemts valdes lēmums par gadskārtas svētku datumu noteikšanu. Gana daudz ļaudis ir domājuši par to, kad tad to vislabāk darīt, kad to rīkot. Un mūsu latviskajā dzīvesziņā ir sastopami vairāki dienrāžu varianti. Katram no tiem ir savs autors, savs redzējums un pamatojums. Un tomēr mums sadraudzes e-pastā katru gadu nāk jautājumi no kalendāru veidotājiem, kad tad tos svētkus jāieliek tajā viņu kalendārā, kurā datumā tad to likt. Ja? Un tad, ja mēs aizsūtīsim 12 kalendārus, kur katram ir sava taisnība, tad mūs neņems pretī, un tad viņiem interesē viens datums. Un tad būtībā ir divas galvenās pieejas. Viena ir noteikto gadskārtu un viena ir vienmērīgo gadskārtu pieeja. Ko tas nozīmē? Vienmērīgās gadskārtas būtu tā, ka jūs ņemtu visu gada laiku kopā un izdalītu aritmētiski 8 vienādās daļās, un tad tajos datumos ieliktu šos te 8 svētkus. Otra pieeja ir noteikto gadskārtu pieeja, kas nozīmē, ka jūs skatāties uz Saules ekliptiskā garuma vērtību, kāda tā ir novērojama no Zemes. Tātad tas, kas notiek debesīs, tad, kad Saule ir savā zenītā, attiecīgi tas parāda šo otru aprēķinu veidu. Un tad nākošais jautājums ir, ja ir šis noteikto gadskārtu variants, kas ņem vērā Saules tieši šo novērojamo punktu, tad jautājums, kad svinēt. Lielākā daļa no mūsu svētkiem, atskaitot lieldienas, tiek sākti svinēt iepriekšējā vakarā. Mēs svētkus sagaidām. Mēs sagaidām šo pārejas brīdi. Un tāpēc ir svarīgi saprast šis astronomiskais mirklis, vai tas ir pirms, ka saulrieta, tad pirms saulrieta nozīmē, ka mēs, ja šī datumā sāksim svinēt, tad mēs jau esam nokavējuši, jo astronomiskais brīdis jau ir bijis pirms saulrieta. Tāpēc mēs sākam svētkus svinēt iepriekšējā datumā, lai mēs sagaidītu šo pārējas mirkli. Un tātad, lai saprastu, kurā vietā tātad šie te svētki sanāk, tad apakšā šeit ir redzama tīmekļa vietne, kas ir pieejama no visas pasaules, un tur katrs cilvēks var apskatīties, kāda ir šī laika situācija Latvijā, kāda tā ir Rīgā, kāda tā ir Svētē, kāda tā ir Lokstenē, un var apskatīties, kāda tā ir ārpus Latvijas. Jau tur ir visā pasaulē, jau turiem saule nenoriet uz mūsu zemes, un tālāk ir svarīgi apakšā izmantot GPS podziņu, ka cilvēks, lai kur arī pasaulē būtu, kad viņš uzspiež šo podziņu un parādās svētku mirkļi atbilstoši tai vietai, kur viņš ir. Tad ik viens var šo lietotni izmantot un pārbaudīt, un tad attiecīgi saprast, kad svinēt. Tad šī datumā pirms gada tika pieņemts valdes lēmums, saskaņā ar kuru mēs varam pamatot, kurā brīdī mēs svinam, kurā brīdī mēs sākam svinēt un kāpēc.